Sveiciens visiem otrpus ekrānam esošiem. Kaut kā slikti izklausās. Sveiciens vienkārši visiem. Kaut kā domas nevedās. Baigais nogurums. Gara nedēļa pagājusi. Gara nedēļa un gara ziema. 5 mēneši. Tas ir baigi daudz. Bet ne jau par to ir stāsts. Un arī ne par to, kāpēc es šobrīd šeit esmu Biķernieku ielā 11. Viens pats Hawaii Express darbnīcā. Sēžu. Īsnībā man pat nav tā, ka gribētos kaut ko teikt, jo neko jau prātīgi droši vien nepateikšu atkal. Kā nu būs. Bet kaut kas ir jāpasaka, pat es zinu, kas, tikai nevaru vēl īsti izdomāt, kā tā pateikt. Jo laiks tagad ir tāds dīvains. Viņš gan katru gadu atkārtojās, un katru gadu viņš atkārtojās savādāk, šogad atkal. Tagad ir nakts no sestdienas uz svētdienu, un rīt sākas lieldienas. Ārā šobrīd īsti nesnieg, bet līst. Ir kaut kādi grādi 3, droši vien, varbūt 5, diez vai. Un principā, no vienas puses tas, ko gribētos teikt, ir tas, ka man ir šitā. Man ir šitā ziema, man viss tas slapjums, tumsa, augstums ir piegriezies. Man tiešām ir piegriezies. Es gribu siltu, es gribu sausus ceļus, sausas šoseis, es gribu braukt ar riteni. Un es gribu sacensības, es gribu sacensības. Un šī ir viena no tās stāsta daļām. Es mēģināšu ātri īstenībā, ātri, nevajag daudz kaut izplūst. Jo laiks ir nauda, un naudas nav. To es izgriezīšu ārā. Nobruka sāk, labi. Nobruka doma. Sacensības tātad. Nāk virsū sezona. Un šis ir pēdējais weekends pirms sezonas sākuma. Šodien bija, jau vakar, laikam. Bija Ogrē Gonka, tur es nepiedalījos, bet nākamā nedēļa sākās. Un vēl pēc nedēļām 2 pavisam sāksies. Un tad būs tāds līdz oktobrim. Par ko tad ir stāsts? Ne jau par oktobri. Ne jau par novembri, decembri, janvāri, februāri, vai es arī pat ne par mārtu. Stāsts ir par pavasari. Lai arī kā viņš tur negrib nākt, bet viņš atnāks. Iespējams jau, ka pat rītdien. Nevis tāpēc, ka lieldienas, tāpēc, ka pietiek. Viss pietiek. Un izdarīt liels darbs. Katrs mēs esam strādājuši, katrs savos darbos, katrs savās ģēlās. Es arī esmu ražēm pastrādājis. Ir pamainīti darbi. Ir pamainīts diezgan daudz. Daudz, kas ir pamainīts, vai ne? Un tagad, tā kā gribētos to visu iedarbināt. Un tas lietus, viņš beigsies. Un ja arī neveiksies, vienalga iedarbināsim. Un tad aizies, tā stēle. Un ko tad es īsti gribu pateikt? Ko es īsti gribu pateikt? Muļķis es tāds, neko nevaru pateikt. Es gribu pateikt priecīgas lieldienas.
Jā, tā. Priecīgas visiem mums lieldienas. Varbūt, ka to vajadzēja sākt pašā sākumā. Bet ēlīgi grūti tomēr tās lieldienas sagaidīt. Tās ziemas ir tik garas, tik garas. Tām ziemām var izžūt, nomirt, bankrotēt, aizbraukt, pazust, iekrist cietumā. Oi, ko tikai nevar izdarīt par tādu ziemu. Bet mēs izlienām ārā un lieldienas un sākam visu no jauna. Ne? Sākam visu no jauna. Oi, ka es nevaru izliet, man tā gribās jums pastāstīt par šo. Nu jā, faktiski tas jau arī galvenais iemesls, kāpēc šeit vienkārši tagad tā kā jūs aicinu sarunu. Pirms dažām dienām mēs šo te salikām divatāri Jāni, Vecvanagu, arī Tvaikonis viņu sauc. Bet tad uztaisīsim video, kā mēs izvēlkam no kastes pilnīgi svaigas kartona kastes, izvēlkam RC, Scott RC modeli. Un mēs viņus saliksim, un tas viss būs tik skaisti, un mēs to darījām, nesanāca, skaisti nekā. Bet ritens, jā, ritens ir skaists. Bet es gribēju īsu stāstu par to, kā piepildās sapņi. Un kā tad es viņu īsi varu pastāstīt? Kā es viņu īsi pastāstīju? Tā tad, kā jau daudzi zina, es strādāju Elkorā, nostrādāju veselu gadu. Gadījis pilnīgi pilnu gadu. Un jau kaut kur ap jauno gadu mīju jau bija skaidrs, ka elkorieši mēs mainām bergamontus, mēs brauksim uz skotiem. Jā, un tad jautājums ar kādiem skotiem. Es jau par savu bergamontu sūdzēties nevarēju. Galīgi nē. Tā, tad tas lēciens jātaisa diezgan liels, un tu skaties to skotu katalogu. Tas tā kā pa švaku, bet tas tā kā baigi pa šarpa. Nu, pa starpā nekas nav? Nav. Nu, labi. Un tad ir divi varianti. Scott Premium vai Scott RC. Jo Scott SL ir galiņš, un galiņi vienmēr ir bišķi saforsēti. Nu, ok, ja tās iespējas ir, dodiet man pašu labāko. Bet, nu, arī ne pats labākais ir tā, ka tur, kā to vispār var pacelt? Tās taču ir neiespējami, tas ir naudas paciņas jāliek, un tas ir viss šis galds, tur tā normāli. Labi, ne par to es stāstu. Un es domāju, tad kādu īsti dampi izvēlēties uz nākošo gadu. Tā kā visu laiku uz to RC vilka, nu velk uz to RC un uz to prēmiju un ne, kaut arī es godīgi pasaku uz savas rokas, ne, uz savas sirds uzlieku roku un saku, es principā visu laiku biju Shimano fanāts pēdējos 6 gadus, pat varbūt vairāk bišķiņi. Jā, pirms tam man bija SRAM pieredze un viņa bija forša. Bet pēc tam kaut kā tas viss tā sagrozījās un es baigi fanāju par Shimano. Un principā es arī joprojām fanoju par Shimano, bet, nu kaut kā uz to Premium. Premiums ir Scott RC paralēlais modelis, kas ir ar Shimano. Shimano XTR, jaunais 11 ātruma XTR. Visi baigi labi, bet tu skaties uz viņu, tu tā kā, nu, man pat bija izdevīgi to XTR pačamdīt dabā, kāds viņš ir. Nu, kaut kā, negribās man viņu, Nu, priekš kā man 11 ātrumu, viņi man bāž to 11 ātrumu, es jau 10 ātrumus negribēju, man 9 bija šitā, tikai uztaisiet, lai tie 9 tur slēdzās visi čikiniekā, lai visi ir žiļezni, lai ķēdiet 10 000. Nē, 10 ātrumu, ok, 10, bet priekš kā 11, priekš kā man to 11 ātrumu. Atkal ķēdes tik dārgas, zobrati vairs neviena no tiem zobratiem, kas man tur krājumās kaut kur mētāja kaut nekas nederēs, pilnīgi nekas nederēs. Viss atkal jāsāk no jauna. Es to gribu.
Un es to negribu, un tad es skatos arī, kāds tas XTRs ir. Nu, ir ok, nu, ir baigi viegls, ir tur, nu, viss tur tādas lietas forši, bet paņem tu XTR kaseti. Paskaties uz viņu, nu, viņa ir briesmīga, viņa neglīta, es negribu viņu savu riteņu redzēt. Viņa ir karbons, jā, visas lietas, tur titāns, bet kā var tik neglītu kaseti uztaisīt? Nu, džeki, nu, Shimano, doktor Shimano, vai kā viņš tur saucās. Tu to saliec visu tā kopā, nepatīk man, kaseti nepatīk man, tur tās shifteri nepatīk man visu. Un tā tu skaties uz to RC un domā, jā, bet viņam ir tas XX1, ak, Dievs, nu kā var vispār, nu tur viens zobrats ir, nu tur ir, nu labi, tur ok, 11, bet kā tad es braukšu? Man vienmēr ir bijuši 2 reizes vairāk ātrumu, nu gandrīz 2 reizes vairāk, 20. 20 ir, nu, pietiek. 20 un 11. Un tad, nu, tās situācijas tā sabīdījās, kad, ну, tad vecīt, давай, tad определись. Nu, давай, определюсь. Ņemu kalkulātoru, vienkārši rēķinu colas, cik ir 42 reiz 11, cik ir 42, nē, nu jā, 38 reiz 10, jau labāk. Tad sanāk tā, ka, ja es uzlieku šito te 38, tur man būs 10, tad smagā cola, lielais kardāns, jā, būs, jā. A kā tad ar šito pret 42 aizmugurēm? Apskatāmies, tas sanāk tik, paskatāmies, cik tas bija Shimano versijā. Īstenībā varētu mēģināt iztikt. Galā paņem 36 uzliec pa starpām, kā gan pieņemsim uz vīvusiem, ne? Un vsjo, un tajā brīdī es vēl palasīju, protams, pa fórumiem izstaigāju, visu kaut ko tur izšķamdījos, izvanījos. Daudz to zinu. Un es sapratu, es viņu gribu. Es to RC gribu. Es reāli viņš ir krūts, tas ir variants, jā, un tā liesma iekšā iedegās. Un tālāk jau aiziet process, kur tu vairs nevari kontrolēt. Tu viņu nevari kontrolēt. Tu tā vienkārši, jā, tu viņu gribi un viss. A kā? Gribi, visas ir tur tā. Ok, Elkorā tur bija visas schēmas jau sazīmētas. Viņas tur tā smagi bīdījās. Pēdējā brīdī jau tā kā, jā, un jā, tu vari dabūt prēmiju, tu vari dabūt to, tu vari dabūt šo, bet ne šo tu nevar dabūt, jo mums nav pieejams. Man saka, ka nebūs pieejams, es domāju, kā nebūs pieejams, es taču viņu gribu, nu, tas nav iespējams, nu kā nebūs, nu, pagaid, stop. Tad sagriezās viss tā, bet, nu, ne jau dēļ, šī vienkārši paralēli, cits dzīves stāsts. Mēs ar Robčiku, tur tā runājām. Robčiks man pierunā, nu jā, faktiski var teikt, Robčiks, Roberts draugs, man pierunā, un es jūtu, nu grozi kā gribi, nu jāiet strādāt uz tām Havajām. Havaja Express, Elkorā nostrādāts gads, it kā varētu tur, nu it kā bija ok, bet, nu labi, pierunāja viņš man. Bet es saku, Robčik, man tur tā ar to bergamontu, kā mēs to visu vēl reizim. Nē, no skots, visas lietas, jā, davai, izdomāsim, kur tu gribi. Es saku, nu, viss ir skaidrs, nu, RC. Viņš saka, būs. Es saku, točne? Viņš saka, būs. Es saku, nu, labi. Tik vienkārši, jā. Nu, faktiski pēc tam viss notika diezgan vienkārši, jā. Tad jau viņš pasaka, ienāk tur darbnīcā, es skruvēšu, ja kaut ko daru, viņš saka, viņš jau tur Igaunijā ir. Čīsteņš, jā. Tad pēc kaut kāda laika, Robčiks saka, klausies, tu zini, kas tur aiz sienas? Es saku, jā, pagaid, taču ne jau tas. Viņš saka, nu, tur ir RC, jā, tavējais XL. Es tā, opā, Tūrēju šitās sienas, nu jā, tikai šodien atvērt. Un tad viss, tu saproti, ka tas sapnis, tā vīzija, viņi jau ir kļuvusi tik konkrēti, tikai aiziet,
ieraudzīt to kasti. Aizskrējāmies, tvaikojam, skots, RC, ir, čista, ir, RC, spraudziņi, kas te palūdz, dzeltens, melns, nu ir. Šo, tur viņš stāv. Pēc tam jau izvīšu truns, tad mēs izvilkām no kastes, tur šovs, tur likās, tur baigās emocijas faktiski jau bija notikušas līdz tam. Tu tikai atver kastu un saproti, pankt, tas message šo kā kaut kur tur ir būkš, aizgājis. Un tagad viņš jau pankš, kaut kā atnācis atpakaļ un pārvērties par šo. Es nevarētu teikt, ka man tas nepatīk. Tā tās lietas laikam notiek. Droši vien būs cilvēki, kas man teiks, vecīt, nu kāpēc ar C vēlies māju Jūrmalā vai kosmosa kuģi vai vismaz prāmi un brauc apkārt pasaulē. Es nezinu, līdz tam droši vien, kad ir jādēļ, bet nu es sagribēju ar C un kur viņš ir. Bet tas ir diezgan tā priekš manis, nu tāds diezgan traks lēciens. Jā, daudz tur visu kaut ko vajag. Te nu tā kā ir. Un tad visas pagājušās nedēļas, šīs nedēļas laikā, jā, pa vakariem, pēc darba, tad ņemies un skrūvē un regulē un aplīmē un tur kaut ko maini un tur vēl kaut ko daries un tad lēnām jau viņš kļūst par tiešām tavēju. Tu jau jūti tā, viss ir. Būs. Tad iezelgās žaubas, jā, šaubas iežogās, jā. Jāns ar tādu aparātu, es sebā stāvēšu koridorī, nu tik tālu viss būs ok. Bet kāpēc tam trasē? Taču nedrīkst būt lēns ar tādu riteni. Vienkārši tev nav tiesība. Nu, vismaz es tā sajūtu, nu. Un tad ir tas saprot, ja tu esi nolicis strīpu vai pacēlis tādu latiņu, nu davai, tu tagad lec. Lūdzu, tramplīns ir. Viss griežās. Davai, lec. Tad laikam, faktiski tas arī bija tas stāsts, ko es gribēju teikt. Davai, leksim. Ziema beigusies. Pavasaris ir sācies, lieldienas sākušās, sasitīsim olas, vistu olas mārītās un mauksim. Ko es varu piebilst? Nu, ko es vēl varētu piebilst? Jā, es varētu piebilst vēl pašās beigās, es varētu piebilst vienu svarīgu niansi. Jā, varbūt pēc sejas nevar redzēt. Jā, es esmu ok, es esmu noguris. Nu, kā noguris? Nu, gulēt gribās, sakrājušās tādas īsās naktis. Bet es esmu priecīgs. Es esmu priecīgs, jo tā ziema ir beigusies. Es atvainojos, tā sranā ziema ir beigusies un ir viss tagad ir jāgaida 1.15, 1.+20, pirmās zaļas kābenes, tur tas un tad aizies zemenes, gurķi, peldēšanās, baigi gribās to. Un par to arī prieks. Par to ir prieks, par šo ir prieks, par visu kaut ko ir prieks. Priecīgs es esmu, un tāpēc es arī šeit sēžu, muldu, trobelējos. Ko es te trobelējos? Nu, par prieku šis bija stāsts. Lai jums priecīgas, un lai mums priecīgas, lai mums visiem priecīgas lieldienas.